Čau! Trešdiena ir klāt. Šodien vairāk noslogosim plecus, mazāk palpošanu, iedosim vairāk pa pleciem. Tad noslēgumā uztaisīsim 10 piegājienus pa 30 reizēm pietupienus. Atpūta starp piegājieniem ir 1 minūte. Ja pietupiens es ar jums netaisīšu, uztaisiet paši, jūs jau ne pirmo reizi vingrojat. Tā kā, sākam vingrot, sākam ar sildīšanos. Pirms katra treniņa sildīšanās vienmēr ir vienāda. Ja? 5 minūtēs jau sviedri ir ārā, elpošana ir iekustējusies, tad var vingrot, visi jau tā kā slīd pa eļļu, ja? Var šancēt. Atgādināšu, ka svarīgi ir elpot, ja? Ar degunu iekšā, ar mutu ārā. Baudam skābekli. Iepriekšējais video, ko es nofilmēju, kas ir pirmdienai, piekdienai, tur vairāk ir elpošana. Vienkārši tad, kad ritīgi izelpojās, tad ir grūti uztaisīt 10 piegājienus pietupienus. Par cik šodien ir pietupieni, tad mazāk dosim pa elpošanu, vairāk pa plecu tonusu. Ja? Pleciem tonus arī vajadzīgs, ja? Lai mēs esam ritīgi stingri. Reku dalībnieki. Viņiem cita trasīte, ja? Maucat. Viņi vēl sildās, viņi sākumā riteni iesildās, ja? Pēc tam nāks piebiedroties. Jā, vadu no rītiem Rītrosmes parkā cilvēkiem, un tur arī nāk dažādi vecuma bērni, arī 4-gadīgi, 9-gadīgi. Ierobežojums nav. Starp citu vecākās sievietes, kas ar mani vingro, 71 gads. Visi to var, visi. Jā, protams, kad ir savs ātrums jāievēro. Bet universāla programma. Brauc garām, netraucē. Bērni nevar traucēt. Saskatīsies, gribēs vingrot ar mums. Veselīgs dzīvesveids kā vīruss izplatās. Lai kur es ietu, visur kāds uzrodās, kas grib pavingrot ar mani. Kā vienmēr Jānis ar Mārtiņu. Jā, es saku, jau ir saslimuši ar manējo vīrusu. Tā runājot, ar laiks arī paiet. 3 minūtes jau apkārt, vēl 2 minūtes pasildīsimies, jau kaut kāda sviedri sāk nākt ārā, tā kā būsim gatavi vingrot. Elpojam. Šeit ātrumu arī regulējam, cik ātri mēs gribam bakstīt. Ja? Gribam lēnāk, gribam ātrāk. Palielinam ātrumu, ja? Individuāli. Viena minūte, ja, un sāksim vingrot. Rītīgi izelpojamies, lai ir vieglāk vingrot. Trīsdesmit sekundes,
Sāksim vingrot. Piecpadsmit sekundes. Sāksim ar vēzieniem un sāniem, ar lidošanu. Sākam lidot. Pirmais rauns sākās. Šādu treniņu kā šodien vienreiz nedēļā pilnīgi pietiek, ja? Jo kārtīgi noslogosim plecu, jutīsiet, ja? Novērtēsiet to kaifiņu. Jums patiks. Ja patīk sāpes, tad patiks arī šitie vingrinājumi. Reik mums viens no faniem pabrauc garām. Lēnām populāri paliekam. 10 sekundes. 10 sekundes un sāksim pa 10 reizēm ar katru roku uz augšu. Tādā veidā minūtīti. Sākam. Parunāt nevar, jāskaita. Ja jums sanāk 4 piegājieni, tā tad jums ir labs ātrums, zemais lidojums. Ideālais ātrums ir 4 piegājieni. Starp citu rokās man ir kilogramīgs hantelis, Jānim un Mārtiņam arī. Ja. Sākumā, tie, kas taisa, tie jau zina, ja, ka sākumā var taisīt bez hantelēm. Var arī visu laiku taisīt bez hantelēm. Slodze ir pietiekoši liela. Ja. Bet, ja gribās papildus kaifiņu, tad kilogramīgās hantelītes ir to, ko dakters ir izrakstījis. Viss notiek. Lielākas gan nevajag, ar lielākām grūti ir. Tas jau profesionālā tur līmenī var ar lielākām. Profesionāli bokseri ar 2-kilogramīgām hantelēm to taisa. Ja? Mums tas nav vajadzīgs, mēs vingrojam. Bet, ja kādā gadījumā kāds bokseris skatās, ja? Droši rokās ņemat 2 kg hanteles un šansējat daist to pašu, tulītās sāksim atpūsties. Atpūšamies. Atpūt nemainās. Visu laiku viens un tas pats. Šodien salikšu vingrinājumus tā, kad novērtēsiet atpūtu. Sapratīsiet, kāpēc šo vingrinājumu sauc par atpūtu. Tā kā baudiet, kamēr var. Pirmais rauns ir aiz muguras. Sīkums palicis 4 raundi. Amatieru līmenis. 15 sekundes. Atpūšamies. Sākam. Rokas priekšā, aizsargājam seju. Nav obligāti stāvēt uz vietas. Varam padējot, pakaifot, padomāt kaut kādas patīkamas domas. Ja? Mušas dzenājam, kā piemērs.
20 sekundes. Nākošais vingrinājums būs lidošana. Jā, 10 sekundes un lidosim. Otrais rauns iet. Sākam lidot. Centīšos ar katru raundu sarežģītāk, jā, lai jūs izbaudītu šo jauko treniņu. Savādāk man te rakstīja, teica, ka pa švaku, ka nav, ka nejūt neko, jā, nu nekas šodien jutīsiet. Tā kā turaties. 30 sekundītes. Starp citu atkārtošos. Tiem, kuriem ir pa švaku, palieliniet vienkārši ātrumu, taisīšu izpildes ātrumu, jā. Un vai nu ņemat kantelīs vienkārši rokās, jā. Ja ir normāls ātrums, tad slodzei ir jābūt pietiekoši lielai. Desmit sekundītes, būs pa 10 reizēm ar katru roku, tas uz priekšu, jā. Sākam! Vajadzētu jau sākt just plecus. Nākošais ir atpūta. Atpūšamies. Pajautāsim Jānim, kā viņš sajūta plecus šodien jau sāk degt. Visu laiku jūtu. Nedeg vēl? Nu labi, labosim. Mārtiņ. Viss notiek, jā? Jā, šodien pataisīsim tā, lai nedaudz deg tie pleci. Sajūta būs vēl trakāk nekā sporta zālē. Priekšā ir trešais rauns. Pa lielam jau pusē būsim tikuši, ja? Tā kā saņematies. Tūlīt sāksim. Būs šķērīt. Sākam šķērīt. Un elpojam. Domājam patīkams domas. Viena no patīkamām domām varētu būt, ka treniņš jau iet uz beigām. Deg? Labais! Viss notiek, Mārtiņ! Viss notiek! Man arī deg! Maucam! Tagad ir tā, zini, kad varētu domāt, ka nākošais vingrinājums būs tāds, nu, lai varētu nedaudz atpūsties, par cik deg pleci, 10 sekundes vēl, ja? Domājam patīkams domas par to, ka es varētu ielikt kādu vieglāku vingrinājumu, ja? Bet, nē, solīju mocīt jūs pa 10 reizēm.
Liekas, ka tulītās atpūtīsimies, ja? Ir tāda sajūta, ka tulītēs došu atpūsties, bet nedošu atpūsties. Maucam, turamies. Es zinu, kad ir patīkams sajūtas tagad tiešām ir jādomā kaut kas foršs, ja? Pieņemsim, pa brokastīm varam padomāt, ja? Garšīgām kaut kādām. Varam padejot, lai jautrāk. Šeit varētu būt, kad jau plecus sākam just, par cik es pats arī nedaudz jūtu, ja? Jā, ne? Viss notiek, Mārtiņ. Vienīgais, kas priecē tajā pasākumā, ja? Pēc 20 sekundēm būs atpūta. Un šobrīd jūs varēsiet novērtēt, kas ir atpūta, ja? Šancējam 10 sekundītes, ja? Sīkums palicis, kaifojam. Atpūšamies. Nu, kā jums atpūta? Mārtiņ? Labais. Palikuši tikai 2 raundi. Sīkums, ja? Noslēgums, ja? Šīs 3 programmas, kuras es esmu nofilmējis kā nākošo līmeni, ja? Pa lielam to var taisīt regulāri un jau augstāk nav ko kāpt. Ja gribās augstāku līmeni, ja kāds no jums ir profesionāls boksers, vienkārši ņemat rokās 2 kg hantels, ja? Tikai tādā veidā. Ar šo pilnīgi pietiek, lai būtu super formā. Tūlīt lidosim. Lidojam. Atslābinamies. 4. rauns. Noguruši mēs nedrīkstam būt, ja? Tāpēc, kad ir 5 raundi, 5. raundā ir jābūt sajūtai, ka esam vissvaigākie. Ja? Lai var dot virsū mizā ritīgi. Bet, kas iesīdis ar es, pēc krakla jau var redzēt, tā kā treniņš ir izdevies, viss notiek. Turpināšu noslogot plecus, tā kā neatslāpstat, ja? Tagad ieliku tikai šito lidošanu, lai nedaudz atslāpt tie pleci, ja? Bet turpināsim šancēt. 10 sekundītes būs pa 10 reizēm ar katru roku atkal minūtīti, ja? 4 piegājienus cenšamies taisīt. Sākam. Aizsargājamies. Kā es solīju, šodien būs kaifiņš rītīgs, ja? Rītīgi sajutīsiet plecus, ja? To, ko jūs no manis prasījāt, ja? To jūs šodien varēsiet izbaudīt pilnā apmērā. Ja? Tā kā baudam šo mirkli burvīgo ar mani un Jāni un Mārtiņu kopā. Šancēm! Reku suņi arī atbalsta mūs. Varbūt baidās. Bet īstenībā mēs neesam agresīvi, ja? No mums nav jābaidās. Kaut vai varam arī sakost. Ot tā. Šancējam. 20 sekundītes.
dzenot jokstā, novērš no domas, no sāpēm. Jā, tāpēc es tā daudz jokoju. Īstenībā viss sāp, viss notiek. 10 sekundītes un atpūtīsimies pirms nākošā raunda. 5 sekundes. Atpūšamies. Nu ko, tagad varam izbaudīt atpūtu, jā, plecus uz priekšu palaižam, jā, tad viņi atpūšās forši, jā, bākstam, elpojam, ar muti iekšā, ar degunu iekšā, ar muti ārā. Oi, tas pēdējais rauns, silda sirdi. Jums varbūt liekas, ka pēdējais rauns būs viegls, ja? Bet jūs maldaties. Būs viss pa īstam. Sākam. Pēdējais rauns, tā kā visas noguruma domas atmetam, domājam par to, ka tās ir tikai 3 minūtes. Jā, lielais darbs ir izdarīts, esam baigie malači. Arī elpojam, kaifojam. Divdesmit sekundītes vēl kaifojam. 10 sekundītes. Varbūt jums gribās, ka es kādu vienkāršāku vingrinājumu ieliek iekšā. Kā jums ir? Gribās? Mārtiņ? Abiem gribās vienkārši vingrinājumu. Labi, nedarīsim tā. Darīsim sarežģītāk. Mēs vienkāršākos ceļus nemeklējam. Tā kā turamies, saņemamies. Ja? Domājam, ka mēs disenē esam. Ja? Varam dejot. Vajadzētu būt tā, kad jau jūtat plecus. Tā kā rakstat komentārus, negribētos ticēt, ka kāds prasīs, kad gribās vēl sarežģītāk. Domāju, ka jābūt ir ok. 15 sekundes. Piecas. Un peldam. Šitā ir pēdējā minūte speciāli ir visvieglākais vingrinājums pēc smagajiem, lai mēs varam ritīgi atbrīvot plecus, ja, jau sajust to finiša smaržu. Ja. Elpojam, izelpojamies. Pēdējā minūte. Sanāk ar hantelītēm būsim 24 minūtes nošancējuši, pilnīgi pietiekoši. Ja. Pēc tam es nofilmēšu presīti, ja, kas ir jāuzstājas. Ja. Un 10 piegājienus neaizmirstat uztaisīt pietupienus. 10 piegājienus pa 30 atkārtojumiem. Ja. Minūte atpūtas starp piegājieniem. Lai tad būs tas īstais kaifs, to var taisīt reizi nedēļā un kvalitāte ir garantēta. Nu ko, šitas posmiņš ir beidzies, tā kā liekam paklājiņus un gatavojamies presītei. Ejam! Tagad guļamies uz muguras, iztēlojamies, ka mums rokās ir bumba kaut kāda metama, ja? Ka pretī stāv pretinieks un metam pretiniekam ar to bumbu. Cik kurš var, ja? Mēs taisīsim 30 metienus. Metot augšā, pūšam gaisu ārā, ja? Jo ar
gaisu mēs paraujam sevi uz augšu, ja? Izmantojam inerci. Ja? Mēs neesam kačaku, atgādina. Davai, šancējam. I know that times have changed, but I don't wanna play no games, baby. I'll treat you different, so you commit this. She might be my baby, let me love you crazy. Let me hold you down, like gravity to the ground. Oh, she might be my baby, I ain't gonna be shady, I ain't messing around. Let's fall in love, I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. Let's fall in love, I won't let us fade away. Even when we old and gray, know that I'll be here to stay. And give you that red, 20. slow love. Give you that red, slow love. This ain't gonna be no broken promise. No Visi apsēžamies tagad. Neatliecamies uz leju. Ja mēs atliecamies uz leju, mēs noņemam slodzi no presītes nost. Tāpēc jāsēž šitā te. Un kājas cenšamies turēt tuvāk zemē. Jo augstāk turam kājas, jo vairāk mēs haltūrējam. Šeit it kā nevajadzētu haltūrēt. Sākam 10-15 reizes, ja? show, girl, I'm just being honest. I'll give you what you've been missing. Kisses in the rain, I'll love away your pain. That is all I'll be, I'll give you. No reason to go back for my love. Nākošais vingrinājums taisnām kājām, arī priekšā. Tur strādās presīte un arī cirkšņi strādās kājām. Tā kā vingrinājums ir baigi labais, arī cenšamies neturēt pa augstu tās kājas. Tad cirksņi un presīte nebūs tik liela slodze. Labāk izdarīt ir mazāk, bet pareizāk. Šancējam! Pēsam, neskaitam, vienkārši. Cik gribam uztaisīt. Jūtam, kad sākās kaiks, tad metam mieru. Pirmais kaifiņš sākās, tā kā ir ok, minimāls man sākās, ja? Un pēdējais vingrinājums, 20 reizītes, guļamies uz muguras, īsās kustības taisam, ja? Preses augšdaļai, 20 reizītes. Sākam šancēt, ja? Viss ir labi. Nu, dosim vārdu maniem audzēkņiem, kā viņi jūtās pēc šitā treniņa. Jāni, dažos vārdos. Sasvīdu. Plecus jūti, elpošanu vairāk jūti nekā parasti. Kā parasti un vairāk. Kā parasti un vairāk. Mārtiņ, dažos vārdos. Arī turpināt elpot. To var izturēt. Nu jau ir labi, iet uz labo pusi, ja? Nu super. Know that I'll be here to stay and give you that